Jāņa evaņģēlijas 2. nodaļa, 1.11 panti. Mēs piecelsimies un kopīgi lasīsim. 3. dienā bija kāzas Galilejas Kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzus un viņa mācekļi bija aicināti kāzās. Aptrūkstot vīnam, Jēzus māte viņam saka, tiem nav vīna. Tad Jēzus viņai atbild, kāda man daļa ar tevi, sieva, mana stunda vēl nav nākusi. Viņa māte saka kalpotājiem, ko vien viņš jums saka, to dariet. Tur bija nolikti 6 akmens trauki ūdenim pēc jūdas šķīstīšanas paražas, katrs no tiem 2 vai 3 mēru tilpumā. Jēzus saka viņiem, piepildiet traukus ar ūdeni, un tie tos piepildīja līdz pat malai. Tad viņš saka tiem, tagad smeliet un nesiet mīlesta pāraugam, un tie to aiznesa. Kad no mīlesta pāraugs nobaudīja ūdeni, kas bija tapis par vīnu, un nezināja, no kurienes tas ir, bet kalpotāji, kas bija smēluši, to zināja. Tad mīlesta pāraugs sauc līgavaini un viņam saka, ik viens cilvēks vispirms liek priekšā labo vīnu, un kad viesi ieskurbuši, tad slikto, bet tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim. Tā Galilejas Kānā Jēzus iesāka darīt zīmes, atklādams savu slavu, un viņa mācekļi ticēja uz viņu. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, tu dāvāji mācekļiem kādu mācību stundu un parādīji, kas tu esi. Mēs lūdzamies, Kungs, atklāj arī mums savu slavu, lai mēs ticam un lai mēs drosmīgi un droši tev sekojam. Mēs lūdzam, māc mums savu vārdu. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Kāda reklāma vēstīja, ka dzīvē vienmēr ir vieta atklājumiem. Atklājumi var būt ļoti personiski, dziļi personiski, un atklājumi var būt kopīgi. Atklājumiem vajadzētu attīstīt cilvēku individu, atklājumiem vajadzētu attīstīt arī sabiedrību kopumā. Ir kādi atklājumi, kas ir ļoti nozīmīgi visai cilvēcei. Vēlos pieminēt 3, manuprāt, ļoti būtiskus atklājumus. Lielu tehnoloģisku izrāvienu, riteņa izgudrošana. Tas ir viens. Otra lieta. Matemātikas attīstību ļoti strauji veicināja nulles izgudrošana. Un trešā lieta, kas, manuprāt, ietekmēja un turpina mūs ietekmēt, Tomasa Edisona izgudrotā elektriskā spuldzīte. Atklājumi notiek katru dienu, lielāki un mazāki. Mēs zinām arī, ka katru gadu tiek piešķirta Nobela prēmija par izciliem sasniegumiem pētniecībā, fizikā, ķīmijā, matemātikā, medicīnā, literatūrā, miera veicināšanā un ekonomikā. Šie cilvēki saņem prēmiju, zelta medaļu, diplomu un ievērojamu naudas summu. Godalgot ar Nobela prēmiju iespējams ir ievērojami, iespējams ir nozīmīgi, bet nav paši svarīgākie. Paši svarīgākie atklājumi ir tie, kas saistās ar Dievu. Neviens izgudrojums nevar izmainīt cilvēka būtību. Neviens. Tikai Dievs to var. Neviens izgudrojums nevar cilvēku darīt brīvu no grēka. Pilnīgi neviens. Neviens izgudrojums, neviens atklājums, neviens pētījums nevar cilvēku aizvest uz debesīm. To izdara tikai Dievs. Atklājot Bībeles Dievu, Ieba domāšana mainījās. Ieva grāmata 42.5. Līdz šim es tikai no ļaudīm biju dzirdējis par tevi. Tagad arī manas acis tevi skatījušas. Tāpēc atzīstu uz tevi par vainīgu un nožēloju savu rīcību, būdams gatavs sēdēt pīšļos un pelnos. Es tikai biju dzirdējis, bet Dievs tad, kad es tevi atklāju, tad, kad es tevi iepazinu, es saprotu, kas es esmu un kā man jādzīvo. Ābrahams atklāja dzīvo Dievu, un tas izmainīja viņa dzīvi. Tas izmainīja viņa pēcteču dzīves. 1. Mūzes 12, sākot ar 1. pantu, un tas kungs sacīja uz Ābramu, izej no savas zemes, no savas cilts un no savu tēva nama uz zemi, kuru es tev rādīšu. Un es tev darīšu par lielu tautu. Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Un es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda. Un tevī būs svētītas visas zemes ciltis. Un Ābrams izgāja, kā tas kungs to viņam bija sacījis. Kam ir jābūt tādam, lai es atstātu visu? Kam ir jābūt tādam, lai es ietu nezinu kur? Nezinu kā. Tam ir jābūt kaut kam ļoti lielam un grandiozam. Un tad, kad Ābrahams iepazina Dievu, viņš saprata, ja Dievs mani aicina,
Es nevaru palikt tur, kur es esmu. Ja Dievs mani aicina, man ir jāiet. Mūzes bija iegūs labāko tā laika izglītību, saņēma labāko audzināšanu, bet tas nedeva piepildījumu viņa dzīvē. Tikai tad, kad viņš sastapās ar Dievu, viņa dzīve mainījās. 2. Mūzes 3:5. Un tas kungs sacīja: nenāc tuvāk, novelc savus kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Un Dievs sacīja: es esmu tava tēva Dievs, Ābrahama Dievs, Īzaka Dievs un Jākaba Dievs. Un Mūzes aizklāja savu vaigu, jo viņš bijās Dievu uzlūkot. Kas notiek tālāk ar Mūzi, mēs zinām. Viņa dzīve gūst piepildījumu. Mūsu šodienas teksta centrālais pants runā par Kristus slavu. Runā par to, ko mācekļi atklāja un kā tas viņus ietekmēja. Tātad tas ir 11. pants. Tā Galilejas Kānā Jēzus iesāka darīt zīmes, atklādams savu slavu, un viņa mācekļi ticēja uz viņu. Kamēr mēs nezinām, kas ir Dievs, mēs nezinām, kas mēs esam. Un tikai atklājot Dievu, tā kā to izdarīja Ijabs, tā kā to izdarīja Abrahams, kā to izdarīja Mūzes, tikai tad, kad viņi uzzināja, kas ir Dievs, viņi saprata, kas ir viņi, un viņi saprata, kas viņiem ir jādara. Lai arī kāds atklājums jūs dzīvē būtu veikuši, lai arī cik bieži jūs būtu saņēmuši Nobela prēmijas, tam nav nekādas nozīmes, ja jūs nepazīstat Bībeles Dievu. Ar kvēlu, neatlaidīgu lūgšanu katru rītu jāiesaka: kungs, es vēlos tevi pazīt, es vēlos tevi zināt, es vēlos zināt, kāds tu esi. Dāvids 63. psalmā saka, 63:2: kungs, tu esi mans Dievs, es meklēju tevi, pēc tevis slāpst mana dvēsele, pēc tevis tvīkst mana miesa kā sausa un izkaltusi zeme, kur nav ūdens. Esmu raudzījies pēc tevis tavā svētnīcā, lai redzētu tavu spēku un tavu godību, lai redzētu tavu slavu. Es tvīkstu pēc tevis. Pēc kā es tvīkstu? Tad, kad no rīta es acis atveru. Par ko es domāju? Pirmā doma, kas ienāk manā prātā: ko vilkšu, ko ēdīšu, ko darīšu, ar ko tikšos, ko runāšu, vai varbūt kavējas domas vēl pie vakardienas, ko vakar man sacīja tas un tas cilvēks. Kā viņš drīkstēja tā ar mani teikt, es pusnakti neesmu gulējis. Nu kā tā? Vai Dāvidam nebija par ko domāt tā? Nē, Dievs, es atveru savus acis un manas domas ir pie tevis, ne pie cilvēkiem. Cilvēks ir kā zāle laukā, šodien viņš ir un rītdien vairs nav. Pie tevis, kungs, man paceļas manas domas, esmu izslāpis jau no rīta pēc tevis. Lūdziet tādu lūgšanu. Lūdziet, lai Bībeles vēstījums top saprotama. Lūdziet, lai tā jums ir interesanta, lai tā jums ir dārga. Bez evaņģēlija nav iespējama atgriešanās. Bez evaņģēlija nav iespējams briedums. Bez evaņģēlija nav iespējams atklāt maldu mācības. Bez evaņģēlija nav patiesa prieka. Caur Bībeli mēs iepazīstam Dievu, viņa teikto. Caur Bībeli mēs iepazīstam pašu Dievu. Ne tikai to, ko viņš ir teicis, bet kāds viņš ir, ko viņš saka. Galilejas Kānā, kur notika kāzas, mācekļi ieraudzīja Kristus slavu. Viņi atklāja Kristus slavu. Jau iepriekšējā reizē mēs runājām par kāzu tradīcijām, mēs runājām par vīnu, ko Bībele mums stāsta, kas ir vīns, kāda bija jūdu attieksme, ko runā svētie raksti gan vecā, gan jaunā derība par vīnu, un šodien mēs turpinam domāt par šo notikumu. Tātad Kristus atklāja savu slavu. Lai saprastu šodienas tekstu, mums ir jāuzdod pavisam vienkārši 3 jautājumi. Tas pirmais, ko Jēzus izdarīja, kā viņš atklāja savu slavu un kāpēc. Tātad pirmais jautājums, ko Jēzus izdarīja, atklājot savu slavu. Tas pirmais, kas nāk prātā, Jēzus pārvērta ūdeni vīnā. Tā tas ir lielākais un acīm redzamais šis lielākais notikums, Kristus darbs. Tomēr ir kaut kas, kas ir bijis pirms tam. Kas ir bijis pirms tam? Pirms Jēzus pārvērta ūdeni vīnā, vēl kaut kas. Jēzus atbild uz Marijas lūgšanu. Kāda bija Marijas lūgšana? Aptrūkstot vīnam, Jēzus māte viņam saka, tiem nav vīna. Mēs nezinām, kāpēc Marija raizējās par to, ka viņiem beidzās vīns, varam tikai minēt. No jūdu tradīcijām mēs zinām,
kā kāzu mīlestību rīkoja līgavaņa puse, viņi bija atbildīgi. Precēšanās tika smalki pārrunāta, panākot vienošanos, tika slēgts līgums. Un neievērojot kādu no līguma punktiem, draudēja nepatikšanas, draudēja tiesas darbi. Marija satraukta, jo nav tā, kā tam vajadzētu būt. Vīns ir pietrūcis. Ko darīt? Kāpēc viņa raizējās? Iespējams, tāpēc, ka viņa ļoti labi pazina tos cilvēkus, kas rīkoja mīlestību. Varbūt tie bija ļoti, ļoti tuvi cilvēki. Varbūt viņi bija radinieki līgavainim, bet varbūt arī bija kādi citi iemesli. Tas pat nav būtiski. Būtiski Marija raizējās un Jēzus atbild uz viņas lūgumu. Bet, zinot tikai tā laika cilvēciskos izteicienus, kā cilvēki lietoja vārdus un valodu, tad mēs to varam saprast. Bet sāksim ar, kā Jēzus uzrunā Mariju. Kāda man daļa ar tevi sieva? Kā māte uzrunā sieva? Vai māte kādreiz tā, kāds uzrunā sieva? Toreiz, kad tika lietots šis vārds, šo vārdu burtiski nevar pārtulkot latviešu valodā. Ja burtiski tulkojam, tad sieva ir tas tuvākais vārds no grieķu valodas. Tomēr tā nozīme ir mazliet citāda tā laika kontekstā. Proti, šeit ir jābūt vārdam nevis sieva, bet kundze. Ar tādu dziļu cieņas apliecinājumu kundze. Tātad, Jēzus neuzrunā Mariju nicinoši sieva, kas te notiek, bet kundze. Tomēr arī Jēzus jautājums šķiet tāda savāda. 4. pants, tad Jēzus viņai atbild: kāda man daļa ar tevi, sieva? Kāda man daļa? Izsakot to saviem vārdiem, kāpēc mums vajadzētu satraukties par to, kas ir noticis? Kāpēc tu raizējies? Un vispār mums nav nekādas darīšanas gar to, ka viņiem pietrūc vīna. Pietrūka un viss. Analizējot šo tekstu, analizējot evaņģēliju, mēs saprotam, Jēzus atbilde skan citādi. Proti, Jēzus saka Marijai: kaut arī mana stunda vēl nav nākusi, neraizējies, es parūpēšos par to, kundze. Jēzus sāk atklāt savu slavu caur lūgšanu, vai caur atbildētu lūgšanu. Mūsu kungs saka: lūdziet, un jums taps dots. Dievs iedrošina mūs lūgt. Dieva slava atklājās caur to, ka viņš piepilda ticīgu cilvēku lūgšanas. Interesanta ir Marijas tālākā reakcija. Viņai bija diezgan liela teikšana, kā var saprast tajā namā, jo viņa izrīko tā nama kalpus. 5. pants. Viņa māte saka kalpotājiem: ko vien viņš jums saka, to dariet. Kaut arī mana stunda vēl nav nākusi, tu neraizējies, es parūpēšos par visu. Un Marija saka: dariet, ko Jēzus saka. Marija zināja, ko Jēzus darīs? Diez vai. Bet viņai bija ticības pilna. Bībeles Dievs nav prognozējams. Lūdziet un dariet, kā Bībele māca. Un jūs piedzīvosiet Dieva slavu. Tātad, pirmā lieta, kā atklājās Dieva slava, caur to, ka viņš atbild uz lūgšanām. Galilejas Kānā Kristus veica pirmo brīnumu. Šodien ir triku meistari, kas taisa brīnumus. Viņi staigā pa ūdeni, viņi iet cauri sienām, viņi sazāģē cilvēkus un vēl brīnumainas lietas dara. Iedziļinoties tajā, ko dara šodienas brīnumu darītāji, atklājās, ka tā ir tikai fikcija, ka tas ir triks un nekas vairāk. Internetā ir diezgan daudz video, kuros var redzēt, kā tiek atmaskoti šie triku meistari. Gan tie, kas staigā par ūdeni, gan tie, kas iziet cauri lielajiem jūras konteineriem, gan tie, kas sazāģē cilvēkus. Tur ļoti sīki un smalki tiek parādīts, kā notiek šis apmāns. Mums jānoskaidro jautājums, kas ir brīnums. Kas ir brīnums? Kādam tas ir brīnums, citam nav. Un tomēr brīnumam ir jābūt kaut kam īpašam. Radot šo pasauli, Dievs tai deva kādus likumus, pēc kuriem tai būt. Likumus, pēc kuriem dzīvot. Zinātnieki neizgudro dabas likumus. Vienīgais, ko zinātnieki dara, viņi atklāja 1, 2, 3, 5 likumu, bet likumus ir devis Dievs. Viņš viņus ir izdomājis. Kādi ir likumi, lai iegūtu vīnu? Kāda ir kārtība, kuru Dievs ir nolicis, lai cilvēks varētu tikt pie vīna? Un tās ir dažas lietas. Proti,
Pirmkārt, jau jābūt augsnei. Vīnogulāji neaug kaut kur, viņi aug noteiktā augsnē, pie noteiktas temperatūras, noteiktos apstākļos. Ir jābūt arī pašam vīnogulājam. Tad ir jāpaiet kādam noteiktam laikam, kad viņš izaug, kad viņš sāk ražot. Tad augļi ir jāvāc, tad ir sula jāspiež, tad sula tiek raudzēta, un tikai pēc tam cilvēki iegūst vīnu. Brīnums ir tad, kad tiek apieti dabas likumi. Jābūt ir šādam dabiskam procesam, bet viņš tiek apiets. Kas var apiet dabiskos likumus? Kas var apiet dabiskos procesus? Tikai tas, kuram ir vara, tikai tas, kuram ir teikšana. Kristus ir kungs. Ko viņš grib, to viņš arī dara. Viņš nevienam neprasa padomu, viņš nevienam nejautā konsultāciju, viņš nevienam neatskaitās. Viņš ir kungs, ko viņš vēlas, to viņš dara. 145. psalms, sākot no 3. panta. Liels ir tas kungs un augsts ir teicams, neizdibinām ir viņa varenība. Paudžu paudzes slavēs tavus darbus un paudīs tavu varu. Es teikšu tavus godības diženo varenību un dziedāšu par taviem brīnumu darbiem. Ļaudis runās par taviem lieliskajiem darbiem, un es sludināšu tavu varenību. Tava varenība, tava godība, tava slava iet pāri mūsu saprašanai, Dievs. Jeremija raksta 33.2. Tā saka tas kungs, kas visu, ko arī izdara. Tas kungs, kas izprāto, lai to arī izpildītu. Kungs ir viņa vārds. Piesauc mani, tad es tevi uzklausīšu, un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas tev nebija zināmas. Piesauc mani, lūdz mani, un es tev parādīšu brīnišķas un varenas lietas. Un atgriežoties pie notikuma Kānās, 6. pants, tur bija nolikti 6 akmens trauki ūdenim pēc jūdu šķīstīšanas paražas, katrs no tiem 2 vai 3 mēru tilpumā. Jēzus viņiem saka, piepildiet traukus ar ūdeni, un tie tos piepildīja līdz pat malai. Tad viņš saka tiem, tagad smeliet un nesiet mīlesta pāraugam, un tie to aiznes. Kungs Kristus liek piepildīt ūdens traukus, akmens ūdens traukus, kurus jūdi izmantoja šķīstīšanas mērķiem. Proti bija kādi ūdens tilpnes, no kurām viņi smēla ūdeni, lai mazgātu savas rokas, lai mazgātu kājas. Viena tilpne, tāda akmens trauks, ietilpināja no 100 līdz 120 litriem ūdens. Kalpi pielēja šīs tvertnes līdz malai. Neviens nevar teikt, Jēzus atnesa vīnu no citurienes. Nē, viņa pielēja līdz malai, tur neko nevarēja vairs klāt pieliet. Neviens nevar teikt, Jēzus atnāca un kaut ko tur iebēra. Viss bija līdz malai. Mūsu kungs pat nepienāca klāt pie tā. Viņš sacīja, nesiet, lejiet, smeliet un nesiet. Kopumā, ja saskaita šos traukus, kopējais tilpums ir apmēram 700 litri ūdens. 700 litri vīna. Kurās kāzās to var izdzert? Neviens nevar pateikt, Jēzus tur atnesa 5-litrīgo muciņu un pa kluso mums tur iedeva. Nē, tie bija 700 litri. Mūsu kungs atklāja savu slāvu caur lūkšanu un caur to, ka viņš pārvērta ūdeni vīnā. Viņš nepienāca tur klāt. Viņš nezināja, no kurienes kalpi nes ūdeni. Viņš tikai sacīja savu vārdu. Nemazāk svarīgs jautājums, kā Jēzus pārvērta ūdeni vīnā. Brīnums ir noslēpums. Noslēpums, kas iet pāri cilvēku zināšanām, pieredzei, saprašanai. Tomēr Dievs atklāja dažas lietas, kuras mums vajadzētu zināt. Kā Jēzus veica šo brīnumu ūdeni pārvēršanu vīnā. Mēs redzam 7. un 8. pantā. Jēzus viņiem saka, piepildiet traukus ar ūdeni, un tie tos piepildīja līdz pat malai. Tad viņš saka tiem, tad smeliet, nesiet mīlestību pāraugam, un tie to aiznesa. Jēzus sacīja, kungs sacīja, dariet. Caur pasludināto vārdu tas notika. Vārdiem ir liela nozīme mūsu ikdienā. Ir vārdi, kas mūs iepriecina, ir vārdi, kas mūs apbēdina, ir vārdi, kas mūs aizskar, ir vārdi, kas atnes mieru un kas atnes nemieru, vārdi, kas dziedina. Vesels pulks ar zinātniekiem, kuri pētīja valodniecību, lingvistiku. Viņi pēta, skata vārda izcelšanās nozīmi, viņi meklē jaunus vārdus. Ir veseli virkne ar zinātniekiem, kas pēta cilvēka sacīto.
Ne visi vienlīdz ir svarīgs, ko cilvēks saka. Viens, ja to pasaka bērns, cilvēki varbūt tā pasmaida, bet jau to pašu, ko sacīja bērns, sacīs valsts vadītājs, tad cilvēki pētīs, ko valsts vadītājs tur saka, kāda tam nozīme. Un ir veseli pulks ar zinātniekiem, kuri pēta, ko saka vadošie pasaules politiķi, ko saka vadošie prezidenti. Žēl, ka cilvēki pētīja ne to, ko vajadzētu. Jo prezidenta sacītais, viņš var piepildīties un var arī nepiepildīties. Bet to, ko Dievs saka, tas piepildās vienmēr. Lūk, ko mums vajadzētu pētīt, ko sacīs ir Dievs. Jo to, ko Dievs saka, tas notiks. 1. Mūzes grāmata 1.3. Un Dievs sacīja, lai top gaisma, un gaisma tapa. Nebija variantu, un gaisma tapa. Dievs sacīja savu vārdu, un radās šī pasaule ar tās daudzveidību un krāšņumu. Vēl 1. Mūzes 1.11. Dievs sacīja, lai zeme izdod zāli un augus, kas sēklu nes un augļu kokus, kas augļus nes, pēc savas kārtas, kam sēklas sevī virs zemes. Un tā tapa. Dievs sacīja, un tā notika. Kristus ir pasaules radītājs. Viņš sauc vārdā, un no neredzamā top redzamais. Viņš sacīja savu vārdu Galilejas Kānā, un ūdens pārtapa vīnā. Viņš ir kungs, viņš ir radītājs. Jēzus vārdam ir pakļauta visa pasaule. Viss. Gan redzamais, gan neredzamais. Gan dzīvās būtnes, kuras mēs varam redzēt, gan tie, kas lido, gan tie, kas kustās zemē, zem zemes, gan kustās ūdeņos. Viens citās no jaunās derības. Lūkas 5.5. Sīmans atbildēja un viņam sacīja: Meistar, mēs cauru nakti esam strādājuši un nieka neesam dabūjuši. Nekas, esam tukšnieki. Bet uz tavu vārdu es gribu tīklu izmest. Uz tavu vārdu. Tu saki, ka mums ir jāizmet tīkls, un mēs to darīsim. Un to darījuši, tie saņēma lielu pulku zivju, ka viņu tīkls plīsa. Un tie met ar roku saviem biedriem otrā laivā, lai nāktu palīgā vilkt. Un tie nāca un piepildīja abas laivas pilnas, tā, ka tās tikko negrib. Jēzus to sacīja savu vārdu, un mēs pildīsim to. Jēzus sacīja savu vārdu, un tur zivis sapulcējās tur, kur viņām bija. Un tieši tur, kur tīklu izmetē, tur tās zivis arī bija. Viņš saka savu vārdu, un tā notiek. Jēzus vārdi atnes dzīvību, tur, kur tās nav. Jāņa 6.63. Gars dara dzīvu, miesa nedara nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Kristus vārdi izmaina esošo. Izmaina esošo pasauli, izmaina cilvēku. Evaņģēlijs atnes dzīvību tur, kur nav dzīvības. 1. Pētera 1.23. Jūs, kas esat atzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Un ienākot cilvēkā, garam un dzīvībai, cilvēks piedzimst no augšienes. Sastapšanās ar Dievu vārdu, tā ir sastapšanās ar pašu Dievu. Lasiet evaņģēliju, piepildieties ar evaņģēliju, piepildieties ar Dieva dzīvību. Kādzās? Droši vien, kad beidzās vīns, tur bija kaut kāds satraukums, raizes, bažas, kas notiks. Kā tagad mēs izkļūsim no šīs situācijas? Iespējams, ka kādi cilvēki bija ne tikai noraizējušies, bet arī nobēdājušies. Un Kristus atnes dzīvību. Kristus atnes prieku. Vēl lielāku prieku par vīnu kāzās. Mēs lasām 1. Jāņa 1.4. To mēs rakstām, lai jūsu prieks būtu pilnīgs. Uzrakstītais vārds, kas ir gars un dzīvība. Dievs to raksta, liek rakstīt mums, lai mūsos ienāk šis mūžīgais prieks, lai mūsos ienāk mūžīgā dzīvība. Cik svarīgs ir Dieva vārds. Un tā savās pārdomās esam nonākuši līdz 3. jautājumam. Kāpēc Jēzus pārvērta ūdeni vīnā? Un tā pirmā lieta, kas ir skaidri redzama, tika parādīts, kas viņš ir. Mācekļi jau kādu laiku pazina Jēzu. Viņi jau kādu laiku bija kopā ar Jēzu. Kungs Kristus viņiem stāstīja par debesu valstību, stāstīja par cilvēkiem, par sevi. Kaut ko jau viņi zināja par Jēzu. Un šeit Galilejas Kānā viņi ieraudzīja Jēzu no kādas citas puses. Līdz notikumiem Kānā, ko mācekļi zināja par Jēzu? Diezgan daudz.
Īsi pieskarsimies šīm raksturvietām 1:29. Otrā dienā Jānis ierauga nākam Jēzu un saka, redz, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Dieva jērs. Viņi zināja, Jēzus ir Dieva jērs. 1:34. Un es esmu redzējis un liecinājis, ka viņš ir Dieva dēls. 1:38. Bet Jēzus apgriezies, redzēja viņus sakojam un saka viņiem, ko jūs meklējat? Tie viņam atbild, Rabī, tas ir mācītāji, kur tu mājo? Viņi zināja, ka viņš ir mācītājs. 1:41. Viņš vispirms atrod savu brāli Sīmani un viņam saka, mēs esam atraduši Mesiju, tas ir Kristu. 1:45. Filips atrod Natanēlu un saka viņam, mēs esam to atraduši, par ko Mūzes bauslībā un pravieši rakstījuši, Jēzu no Nācaretes, Jāzepa dēlu. 1:49. Natanēls atbildēja viņam, Rabī, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraēla ķēniņš. Un 1:51. Patiesi, patiesi es jums saku, jūs redzēsiet debesis atvērts un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz cilvēka dēlu. Tik daudz jau viņi zināja par Jēzu. Te viņiem jau bija priekšstats, kas ir Kristus. Tagad mācekļi uzzināja, ka Jēzus ir radītājs, ka viņš ir mūžīgais logos. Kungs Kristus viņiem parādīs savu slavu. Slava nav atdalāma no Dieva. Slava nav atdalāma no tā, kas Dievs ir. Slava nav atdalāma no tā, ko Dievs dara. 11. pants. Galilejas Kānā Jēzus iesāka darīt zīmes, atklādams savu slavu. Un viņa mācekļi ticēja uz viņiem. Brīnumu Galilejas Kānā Jēzus nedarīja, lai sevi reklamētu. Viņš nedarīja to, lai piesaistītu cilvēku uzmanību, lai piesaistītu cilvēku aplausus. Atcerēsimies, ka evaņģēlijā ir gadījumi, kad Kungs Kristus saka, ej un nevienam to nesaki. Kāpēc? Cilvēki taču varēja dziedināt, varēja iet un stāstīt, redz, kā Kungs māk par mani apžēlojies, kā viņš man ir dziedinājis. Bet viņš saka, ej un nevienam to nestāsti. Kāpēc? Lai tu pārdomātu, kas ar tevi ir noticis. Lai tu pārdomātu un izdarītu pareizus secinājumus. Un nevis tiektos pēc jaunām sajūtām un jauniem piedzīvojumiem. Kristum rūp, kad cilvēki saprot, kas notiek. Kad cilvēki saprot, kas viņš ir. Kristum rūp, lai viņam mācekļi būtu stipri cilvēki. Spēks nenāk caur brīnumiem, ka es viņus redzēju brīnums un tagad es kļūšu stiprs. Tā nav. Mēs redzam jūdus. Tad, kad viņi izgāja no Ēģiptes, viņi redzēja brīnumus pēc brīnuma, brīnumu pēc brīnuma, un tomēr viņi palika garīgi vāji. Tomēr viņi palika tādi, kas atkrita no ticības. Spēks nenāk caur to, ka cilvēks zina. Es zinu. Spēks nenāk caur to, ka cilvēkam ir īpašas spējas. Stipri ir tie, kuri tic. Tikai caur ticību nāk spēks. 1. Jāņa vēstule 5:4. Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli – mūsu ticība. Stiprs ir nevis tas, kurš var daudz pacelt, tālu aizskriet, daudz izturēt. Stiprs ir tas, kurš tic uz glābēju. Varam domāt par šodienas kristietību. Vai ir daudz stipru kristiešu? Jāatzīst, ka nē. Kāpēc? Kāpēc nav daudz stipru kristiešu? Tāpēc, ka šodienas kristietība balstās uz sajūtām. Ko es jūtu? Es jūtu vienu, es jūtu rīt kaut ko citu. Balstās uz kādiem pārdzīvojumiem, uz ārišķībām, uz ceremonijām, bet nebalstās uz pašu svarīgāko, uz ticību, uz Jēzu Kristu. Kāda ir mana ticība? Ko es uzvaru? 11. pants. Tā Galilejas Kānā Jēzus iesāka darīt zīmes, atklādams savu slavu, un viņam mācekļi ticēja uz viņu. Vīns pietrūka, nepatīkama situācija, varbūt tika meklēts cilvēcisks risinājums, nedeva rezultātus nekādus tas. Mācekļi redzēja, ko kalpi izdarīja, mācekļi redzēja, kāda bija cilvēka reakcija. Viss notika viņu priekšā, viņu acu priekšā. Tas nebija kāds triks, tā nebija kāda fikcija. Viss notika pa īstam. Līdz tam viņi bija zinājuši, ka Jēzus ir Mesija, tagad viņi uzzināja, ka Jēzus ir Dievs.
jo tikai to, ko Jēzus dara, var izdarīt Dievs. Dzīvē ir vienmēr vieta atklājumiem. Kaut kādus atklājumus esam jau izdarījuši līdz šim, kāda atklājuma vēl ir priekšā. Tomēr paši svarīgākie mūsu dzīves atklājumi ir saistīti ar Dievu. Ko es esmu jau šajā gadā atklājis par Dievu? Uzdod sev jautājumus par Jēzu. Kas man ir Jēzus Kristus? Vai tu lūdz katru rītu, lai Dievs sevi tev atklātu? Vai tu lūdz pēc Dieva slavas? Vai Kristus slava stiprina tavu ticību? Āmen.